Klāt ir jaunākais BūtLV video. Šoreiz pastāstīsim par kādu ļoti interesantu viedtālrunu Huawei izpildījumā – Ascend P6. Ar ko tad telefons ir tik īpašs? Pirmkārt, tas ir tā dizains. No sāniem tas ir apjosts ar alumīnija malu, līdzīgi kā tas ir Apple iPhone viedtālruņiem. No aizmugurs tam ir skārienam patīkama plasmas un, kā redzam, ierīce ir ļoti plāna. Mikrofona austiņu ligzdi novietot ierīces kreisajā apakšējā stūrī, kura ir aizbāzta ar šādu te aizbāzni, kas vajadzības gadījumā kalpos arī SIM-kartes un microSD atmiņas karšu pieslēgvietu atvēršanai. Tiesa, nav padomāts, kur likt šo spraudni, kamēr mēs klausīsimies mūziku. Lai arī telefona sānu malas varētu šķist kantainas un asas, tomēr patiesībā tās ir nedaudz nopaļotas un skārienam patīkams. Tāpat nopaļota, tikai nedaudz vairāk, ir telefona apakšējā mala. Augšējā mala tieši tāda pati kā sānu malas. Telefona augšējā malā novietot micro USB pieslēgvieta, kreisajā sānā ir tikai mikrofona austiņu pieslēgvieta, apakšā nav nekā izņemot mikrofonu. Savukārt labajā sānā ir displeja bloķēšanas, atbloķēšanas, telefona ieslēgšanas, izslēgšanas taustiņš, skaļuma regulēšanas taustiņš un jau minētās SIM-kartes un atmiņas kartes pieslēgvietas. Huawei Ascend P6 ir aprīkots ar 4,7 cola IPS plus LCD displeju, kurš nodrošina ļoti patīkamu attēlu, un tas ir salīdzinoši viegli saskatāms arī saules gaismā. Android operētāja sistēma darbina Huawei pašu veidots 4 kodola procesors, kurš darbojas 1,5 GHz takts frekvencē un apvienojumā ar 2 GB operatīvo atmiņu. Principā telefona ātradarbībā nekādas problēmas nepamanījām, tomēr veicot dažādus testus, jāatzīst, ka Huawei lolotais procesors ir nedaudz lēnāks kā konkurents piedāvātie 4 kodola risinājumi. Principā vienīgais, kuru mēs varētu just atšķirību, ir kādas ļoti prasīgas spēles. Kā tas pēdējā laikā skārienjutīgajiem viedtālruņiem kļūst populāri, ko, ja nemaldos, aizsāka Sony, tad arī šeit ir pieejams cimdu režīms, kas ļaus ierīces displeju padarīt lietojumu arī tad, ja mums rokās ir cimdi. Lietotāja interfeisa ziņā Huawei pieturējušies pie risinājuma, kurā nav pieejams atsevišķs aplikāciju režģis. Visas lejupielādētās un instalētās aplikācijas ir apskatāmas šādā te mājas ekrānā. Ierīces interfeisu, precīzāk ikonu izskatu, krāsu gammas un ekrāna attēlus varam pielāgot ar tēmu palīdzību. Pozitīvi ir tas, ka varam izmantot ne tikai kādu vienu konkrētu tēmu, bet atsevišķos gadījumos tās kombinēt, piemēram, slēgekrāna no šādas tēmas, aplikāciju ikonas no šādas tēmas un tā tālāk. Huawei šo viedtālruni aprīkojuši ar 5 megapikseļu kameru priekšā un 8 megapikseļu kameru aizmugurē. Lai arī priekšējā kamera nodrošina augstākas izšķirtspējas attēlu nekā lielākā daļa citu viedtālruņu, kuri vidēji ir aprīkoti ar 2 megapikseļu priekšējo kameru, tomēr kvalitātes ziņā nekādus būtiskus uzlabojumus pamanīt nevarējām. Huawei krietni ir pārdomājuši kameras aplikāciju. Tai pieejams arī inteliģentais jeb smart režīms, kurš vajadzības gadījumā pat korekti ieslēdz HDR attēlu uzņemšanu. Turklāt HDR attēlu izdodas patiešām lieliski. Tāpat arī parastie attēli. Šī 8 megapikseļu kamera mūsu novērtējumā ir pat ļoti laba. Turpinot par programmatūru. Šo viedtālruni darbina Android 4.2.2 operētāja sistēma, kas video filmēšanas brīdī ir jaunākā, kas ir pieejama ne Nexus un ne Google Edition viedtālruņiem. Pie operētāja sistēmas Huawei ir piestrādājuši visai pamatīgi. Noteikti jāpiemina iebūvētais aplikāciju piekļuves filtrs, kas ļauj definēt, piemēram, šajā sadaļā, kurām aplikācijām iespējams piekļūt mūsu atrašanās vietas noteikšanai. Telefona programmatūrā gan novērojām mazu kļūdu brīžiem sarunas laikā. Tīkla indikators tiek pārvilkts ar sarkanu krustu, kas nozīmē to, ka nav zonas, taču patiesībā zona ir
vai nu vāja, vai pat diezgan laba, un nekādu traucējumu nav. Tas noteikti tiks izlabots ar programmatūras jauninājumiem. Runājot par akumulātoru, droši vien ir skaidrs, ka tik plānā ierīcē neko ļoti ietilpīgi iekļaut nav iespējams. Tāpēc akumulators ir diezgan viduvējs. Ja vien nelietosiet vietālruni vairākas stundas no vietas, tad pilnai darbdienai gan tas pietiks. Līdz ar ierīces dizainu Huawei nedaudz piedomājuši arī pie komplektācijas. Lai arī iekļautas nevis inieru austiņas, bet parastās, kas skan diezgan viduvēji, tomēr komplektācijā varam atrast arī ērtu silikonu maciņu, kas palīdzēs pasargāt šo glīto tālruni no skrāpējumiem. Tiesa, kad tas ir ievietots maciņā, ir diezgan neērti piespiest vadības taustiņus. Apskatītais Huawei Ascend P6 būs lielisks vietālrunis tiem, kas vēlas dizainiski ļoti glītu ierīci, taču ir gatavi nedaudz upurēt ātrdarbību salīdzinājumā ar citu ražotāju flagmaņiem. Latvijas veikalos šis vietālrunis izmaksā aptuveni 300 latus.